Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Tu esi meistardarbs. Šodienas rakstu vieta. Jo mēs esam viņa darbs, Kristu Jēzu radīt labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojas, lai mēs tajos dzīvotu. Efeziešiem 2. nodaļa, 10. pants. Šodienas pārdomas. Kad Dievs tevi radīja, Viņš ielika tevī visu, kas vajadzīgs, lai tu piepildītu savu misiju uz šīs zemes. Dievs ir ļoti precīzs. Viņš ir izdomājis katru vissīkāko detaļu tavam dzīves ceļam, to ļoti rūpīgi pārdomājot. Viņš izplānoja, kas tev būs nepieciešams, lai tu nokļūtu tur, kur paredzēts. Viņš deva tev nepieciešamo talantu, radošumu un spēku. Tev ir dots vajadzīgais augums, pareizais izskats, nepieciešamā personība, īstā ģimene, viss, lai veiksmīgi piepildītu savu uzdevumu. Draugs, nejūties apdalīts, it kā tev kaut kā trūktu, vai tu nespētu darīt to, ko citi. Dievs tevi ir pilnībā apgādājis. Tu esi nodrošināts savai unikālajai misijai. Esi tas, par ko Dievs tevi radījis. Tev ir kaut kas, ko dot šai pasaulē, ko nespēj dot neviens cits. Ļauj savām dāvanām spīdēt. Tu esi oriģināls meistardarbs ar īpašu misiju. Sakļaujies ar Dieva plānu, jo patiesi arī šī spēja sakļauties tevī ir ielikta no viņa. Šodienas lūgšana. Tēvs, es pateicos, ka esmu radīts labiem darbiem, kurus tu iepriekš esi sagatavojis, lai es tajos dzīvotu. Piedod, ka reizēm esmu to piemirsis. Es izvēlos dzīvot ciešā sadraudzībā ar tevi, jo tikai tevī es kļūstu spējīgs piepildīt savu uzdevumu uz šīs zemes. Jēzus vārdā. Āmen.